Pirms pērc lietotu auto, dodies uz Autodienā LV, lai uzzinātu vairāk par auto vēsturi. Čau visiem, sen mums nav bijusi epizode par sistaņiem un tīteņiem, bet tā nekur nav pazudusi, vienkārši man nav bijis tik daudz brīva laika, cik es gribētu. Bet šobrīd ir atradies brītiņš, lai es varētu nofilmēt kārtējo epizodi par sistaņiem un tīteņiem. Manuprāt, šī ir kaut kāda ceturtā epizode. Atkal kā parasti izvēlos random kaut kādas 5-6 mašīnas, kuras mēs apskatāmies. Nevienmēr tās mašīnas, kuras es apskatos, ir sistas un tītas vispārējais, bet tas ir vairāk domāts, lai jums parādītu, ka tās atskaites var būt pilnas, var būt plikas, un šajos ir dažādi iemesli, kāpēc viņa ir vai nu pilna, vai nu plika. Lūk tā, protams, video sadarbībā ar Autodienā, jo viņi mums šīs atskaites iedod bezmaksas, mēs par to nemaksājam, un, protams, es arī atgādināšu, ka mums ir atlaižu kods Audi Funds, lai ar šo atlaides kodu iegādātos kādu atskaiti mašīnai, kuru jūs skatāties, domājat pirkt. Tāpēc sākam par šo, un skatāmies, pirmā mašīna man jau ir atvērta, tas ir Audi Q5. Latvijā nav eksploatēta. Pastīsimies bildītes. Mašīna kā mašīna. Es varētu īstenībā piezūmot bišķiņ tuvāk, lai jūs vairāk kaut ko redzētu. Šitā te. Jā, balkons ir vaļā un braukā visādas man te mašīnas garām. Tā kā trokšņi no blakus kājām, visa pārējā man te būs klātesoši. Interesanti, ka izslēna krēslam šeit. Izsās tas sabužīta maliņa tāda. Bet es atkal piesienos tīri, jo es gribu piesieties. Atpakaļ skata kamera. Viss forši, eļa mainīta. 23. gada, elektrisks bagažnieks, komplektācija tāda. Tukumā pārdodās. 4 riteņi viņus pārdod. Nu labi, ko mēs 4 riteņos par viņu redzam? Vispār kāds bija nobraukums? Nobraukums 258 000 15. gadam. Tas patiesībā ir diezgan ticams. Un vēl projām es brīnos, ka ir kaut kādā 2005. gada mašīna tāda nobraukuma. Ko mēs te redzam? Par tā atskaita jālas no apakšu. Mēs redzam to, ka mums ir bildītes. Gan jau kaut kāds izsoles. Padaudz piespiedu. Nīderlande. Visizmāk no Nīderlandes izsoles. Panorāmas, lūk, tā ir Šterle. Neko tādu neredzu, izstās tīri pat ok. Tīri pat ok, aizmugurē nav klimata kontrola kamera. Bija kaut kāds bojājums uz bumpera. Manuāls pie tam. Nu jā, ok. Mums ir bildes. Mums ir reģistrācija Nīderlandē 15. gadā. Mašīnas vērtība 72 000. Nopietni. 15. gadā viņi tik daudz maksāja. Iespaidīgi. Kas mums ir 21. gadā pirmā informācija 191 000. Tad mums ir pēc 2 gadiem Nīderlandē 230 000. 24. izgājis izplatītājs tālāk pārdošanai Nīderlanda 258 000. Tā kā principā 258 000 izcās, ka tas ir īsts nobraukums. Ne sists, ne tīts, kā izskatās. Bet baigi dārgā mašīna klausies. 78 000. Jā. Traki. Traki dārgi to tie Q5 bijuši, kā izrādās. Šos mēs taisam ciet. Tad mums ir nākamais. Mums ir C6. Parastajiem krēsliem, parastos stūri. Digitāla klima.
Krājas lapsilde, protams, kur nu bez tās. Ok. Es jau domāju, tā ir krājas lapsilde. C6 kā C6. Un atkal visi tie teksti ar plusiņiem, mīnusiņiem, tas man atgādina vienu Facebooka tirgotāju perekupu. Tas nav, manuprāt, lats, tas ir kaut kāds perekups vienkārši. Nē, mums ir mājaslapa. Pagaid, labi, apsīsimies sākumā, ko mums saka, cik te nobraukums. Nav nobraukuma, man jāiet skatīties, nē, reku, 322 000. Un kas mums ir šeit? Oho, no 13. gada mašīna ir Latvijā. Nu, tad nobraukums varētu būt diezgan īsts. Bet viņi no 13. gada, kas viņai ir apakšā darās? Man šķiet, ka viņi ir izpuvusi, izrūsējusi. Nu, man tāda aizdomā jāstāsta kaut kādā CDD štajos tehniskajās apskatēs, vai tur nav kādi bijuši divnieki, viennieki par rūsu, jo viņai bijusi Latvijā tik ilgi. Tas ir par ilgu, manuprāt. Labi, pasīsimies, kas viņam pa mājaslapu ir. 5-star auto. Kāds piekurbulēja savu mošino mašīnu. Kas viņiem vēl te pa mašīnām ir? Oho, dzelteni suporti. Perkups tas nav, tas ir placis, kurš droši arī pērk vai maina savas mašīnas pret citu mašīnām. Bet pasies pa 4 pakām, tāda bagātīgāka komplektācija. Tie labāk šādu pirkt. Ja godīgi. Nu, es pēc komplektācijas. Kas viņam te vēl tāds labs ir? Viņam daudz Audi ir, klausies. Ļoti daudz Audi. Klausies, viņš nav kāds Audi fans. Un cik viņu daudz ir pārdevis? Iespējīgi. Labi, 2 dīzelis. Jā, bet izstāst, ka te visas mašīnas ir, bet mazliet, ka kāds SSA ieliek savu mašīnu, piemēram, pārdoties pa kaut kādu naudu X. Viņi atbrauc, saka, reku, es tev dodu šitādu summu un ņem to, nu, tipa, pārdod man mašīnu. Tā viņi vienkārši viņu uzpucē un pārdod tālāk. Un tas, tā ir mana sajūta. Labi. Tāks. Jā, pareizi aizvēru. Ok, tagad mums ir B9. MT auto. Tas diezgan papliks manuālis. Es vairs negribētu B9 jau ar manuālu. Parastā klima. 6 ātrumi, 256 nobraukums, Jelgava. Ko mēs šeit redzēsim? Tad šeit ir bildes atkal no nobraukums izsās pēc pēdējā varētu būt īsts. Kādi mazi bojājumi pa perimetru sīkumi. Tīra motortelpa. Adesa.eu būs jāiet. Bukte vai kaut kas tur ir no tā bukte, bet kaut kāds bojājums, bet labi. Ok, sapratām. Tikai viena lieta. Principā beļģu mašīna bez jebkādas informācijas. Pilnīgi nekāda informācija par viņu nav. Skumji. Man šobrīd nav iespēja uzzināt informāciju no vēl viena avota. Tā kā es nevaru pastīties papildus nobraukumu. Varbūt kaut ko vairāk varētu pateikt, bet nē.
Nu, ko lai saka? Nu, mašīnai 8 gadi nobraukums varētu būt īsts. Es teikšu tā. Bet nu, tāda komplektācija gan tāda paplika. Bet labi, 12,000. Ko var vēlēties? Tad mums ir vēl viens Q5. Balts. Tāds papliks. Nekas īpašs. 262,000. Nobraukums. Skatāmies. Jā, Zviedru mašīna. Zviedrijā pēdējais bija 250 un mums ir 262. Nu, nobraukums izstās īsts, ja vienīgi Zviedrijā tur kāds nav kruķījies kaut ko. Bet izstās Zviedros pa 2 gadiem nobraukti bišķi vairāk pa 30,000, pat 15,000 gadā. Nu, kaut kas uz to pusi tā viņš ir braucis. 30,000 gadā vidēji. Jā. Tā izstās 30,000 gadā. Nu, tā arī tās mašīnas brauc. 30,000 tā kā long life eļļu. Nu, vienreiz gadā viņš maina eļļu pa 30 pakām. Ok, mums ir vēl viens Q5, jau jaunākas paudzes. Arī nav digitālā klima, manuālis. Manuālie krēsli, bet krēsli tādi forši. Banks. Nu, tāds modernāks Q7. Bijis tikai viens īpašnieks. Nu, tāds neko savu, manuprāt, glīts Q5. 25 pakas. Jesus Christ. Daudz. Jelgava. 218,000. Skatāmies. Mums ir bildes. Visādi mazāki, lielāki bojājumi viss kaut kur ir. Bet nu kā jau lietotajai mašīnai. Kāds no bagažnieka, kad ņem ārā mantas, nevar vienkārši normāli izņemt, viņi saskrāpē bumperi. Nu, labi, nav sīsts attiecīgi, to mēs sapratām. Ļoti daudz bildes, klausies. Ļoti daudz bildes. Beļģija, atkal no Beļģijas mums nav nekādu datu. Jāpaļaujās tikai uz to, ka viņš ir gājis. Gan jau, ka šīs bildes ir taisītas tajā pašā 24. gadā. Te jau nav nekur panelī redzams, ne? Neizskat. O! Jā, 216. Un te, nu jā, tās bildes taisītas principā pirms pāris mēnešiem, tā kā. Nu, es domāju, ka nobraukums arī ir reāls. Tā kā mums nav sisteņa un tīteņa. Mums ir C7. Matrix gaismām. Ziliem suportiem. Automāts. Tāds glīts. Tāds glīts, ko lai jums saka, 15,215 nobraukums. Viņš taču ir biturbo, nu ideāli. Baigi lēts biturbo pa 15 pakām, klausies. Un tik maz nobraukums. Vispār neticās. Skatāmies, kas mums ir atskaitē. Atskaitē, principā, visu to pašu mēs arī redzam. Visu to pašu mēs redzam. Nekādas interesantas bildes mums te nav. Viņš ir bijis sists. Zato.
Bet labi, sitiens kreisajā pusē šofera 17. gadā 200, 500 pie 92 000. Un tad ir bijis nākamgad, gadu vēlāk, vēl viens zaudējums uz 3,5. Nu, viņš ir bijis sists 2 reizes. Kopējā summā kaut kādi 6,000. Nu, ņemot vērā dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēma virsbūves ārējās daļas. Nu, es domāju, ka arī lukturi tika mainīti. Es domāju, ja cilvēks atbrauks uz mašīnu, skatīsies, atverot pārsegu uzlīmes, kura gadēja lukturi, man šķiet, šī šofera puse būs jaunāks lukturis. Varbūt, ja ir vēl vienreiz sista visa priekšā, tad varbūt arī otrs lukturs mainīts. Bet teorētiski domāju, ka vienā pusē toši lukturs mainīts. Tā kā tā, tīts izskatās, ka varētu būt nav. Jā. Nu. Kas mums tur ir atliks bez nobraukuma pa Latviju, pārvaldīt sagatavot, cik nedaudz pierādams nobraukums, servis grāmatas ir pilna vēsturi. Iegādāties līzingā, Tiptroniks. Pilnīgi jābrauc skatīties šī mašīna. Labi, vajadzētu ņemt distances troniku obligāti, adaptīvo kruīz kontroli. Tas būtu forši elektriskā bagžnieka aizvēršana. Viņam nav atzīmēta pilnpiedziņa. Varbūt arī ņem Nemo piekari, tikai viņi to nezina. Triperisti brauc. Viņiem nav biksenons, jo viņiem ir LED gaismas. Cilvēki nezina, ko viņi tur ķeksē. Nav elektriski regulējami krēsli. Viņam nav elektriskais... Ok. Nav atklāskata kamera. Nu, nav pilnākais. Nav pilnākais, bet tāds tīri. Man šķiet, ka viņam arī nav tā krūtākā klimata kontrola arī fakts, manuprāt. Tāks. Tagad speciāli paņēmu šo mašīnu, jo iepriekšējā rubrikā, kur mēs apskatījāmies automašīnas no, manuprāt, 10 līdz 15 000 vērtībā, mums izleca šis Audi A4, par kuru es biju nosacīts sajūsmā, jo šāda mašīna par šādu cenu, kas ir 14 000, varbūt pat var nokolēt zemāk, ar 87 000 nobraukumu. Ar 1.4 benzīns, jā, tas nav pats krūtākais dzinējs, kāds var būt, tie 1.4 benzīna dzinēji nav paši uzticamākie, bet ja viņam ir patiesi šāds nobraukums, es domāju, līdz saviem 200 000 tur ir mierīgi ar viņu braukt un pēc tam tirgot nost. Līdz 200 pakām, manuprāt, jau nevajadzētu būt problēmām, un tas dzinējs ir tieši domāts to, ko latvieši mīl darīt, pirkt liels motors un braukt pa pilsētu. Tu vari nopirkt šādu motoru un braukt pa pilsētu salinoši bez bēdas. Bet par ko mēs runājam? Mēs runājam tie, kas nezina. Par šādu A4, kuram atkārtošos priekšā ir pilnās LED gaismas, viņiem ir LED diodas iekšā spīd, tie nav ksenoni. Viņiem ir distroniks, distances, šis te, jūs sapratāt. Viņam ir 3 zonu klimata kontrola, viņam ir atklāts skatu kamera, 360 kamera, viņam ir digitālais displejs, viņam ir S-line stūra, S-line krēsli, automāts, kas, manuprāt, ir plus. Labi, krēsla atmiņa viņam nav. Viņam ir ambilights. Viņam ir, ja nemaldos, viņš pats parkojās arī. Jā. Ieslēdziet apkārtgaitu un atlaidiet stūri, un viņš pats noparkosies. Aklās zonas, adaptīvā kruīz kontrola. Viņš ir ļoti bagātīgs. Viņš par šito cenu
Viņš ir sasodīti bagātīgs, un tam man komentāros rakstīja, ka tas ir sistenis, tītenis un kaut visi slikti. Tāpēc, domāju, jāpaskatās ar AutoDNA atskaiti, kas tur darās iekšā. Kas man šeit darās iekšā? Skatāmies. Mums ir bildes no izsoles, kur teorētiski tāda pati jau viņa izskatās. Nekādas baigas smukās bildes te nav. Kāds zipspuldze cītīgi fočējas. Manuālie krēsli, tad, manuprāt, tas ir vienīgais, kas viņam ir slikti. Bet tāda komplektācija ar tādu dzinēju, tas ir vienkārši vāks. Lūk tā, viņa vērtība sākotnējā 17. gadā 56 000. Ja mēs salīdzinām ar to Q5, kuram bija 70, cik tur tūkstoši? Vienkārši kosmos. Labi, mums ir problēma tāda, ka 23. gadā, tas ir majs, vairāk kā pirms gadā, viņiem pa vidu ir laikam abās pusēs bojājumi. 3,500. Pie nobraukuma 76 000. Kas tur varētu būt, es nezinu. Grūti pateikt, bet bojājums ir. Vācijā, ja taisīja, es pieņemu, ka, labi, divi varianti. Varbūt viņu Vācijā netaisīja. Viņu pēdējo reizi ziņoja par to odometru tajā pašā maijā. Tad viņu paņēma, es nezinu, lietuvieši vai latvieši. No šī momenta. Viņu sasit. Apdrošinātājs saka, mēs netaisīsim. Viņu paņem tagad lietuvieši vai vācieši. Lietuvieši vai latvieši. Atved uz Latviju. Paiet tagad 6 mēneši, viņi to visu salabo. Un notirgo. Un viņš izgāja tehnisko apskatu Latvijā. Tas ir jau novembrī. Tāda teorija eksistē, varbūt tā arī bija, vai tikpat labi viņu Vācijā sataisīja. Lai gan te ir jautājums, vai Vācijā viņi taisītu mašīnu un tad tirgotu tālāk, es nezinu, varbūt turki viņus sataisīja. Es nezinu, es tikai minu. Bet tā kā nobraukums ir īsts, viņš nav tīts, vienīgi viņš ir bišķiņ sists. Teorētiski bildēs skatoties... Es skatos te līnijas parasti. Zin kā, ja te baigi sistas būtu, varbūt līnijas nesapastu kaut kur, te būtu lielāka šķirba kaut kur. Bet visi, ja taisīts, izstāst ļoti zolīdi. Pēc foto nevar saprast, vai te kaut kāds krāsas atšķirās vai nē, bet mans atkal GoPro nomira no karstuma, tā kā es atvainojos... Paliksim bez bildēm šobrīd. Vienīgais, tas, ka spārns un bumpera krāsa atšķirās, tas ir vienmēr parunāsiet ar zinātājiem, ka bumperis, pat no rūpnīcas bumperis ar virsbūves krāsu bieži vien atšķirās bišķiņ viņus. Dabūt vienādā tonī ļoti grūti, pat no rūpnīcas mašīnas nāk ar dažādām krāsām. Bet varbūt tāpēc, ka spārns ir krāsots. Ļoti iespējams. Pasīmies otru pusi. Paldies cilvēkam, kas fočēja abas puses. Varbūt tad defekts nemazām nav novērsts. Paldies, ka tu pagriezi savu neglīto pusi. Es tagad visu sapratu. Izsās, ka viņš ticis vai nu sists. Krusa šaubos, ka tā bija. Jā. Viņu vienkārši sadurstīs kāds. Varbūt arī jumts ir tādā pašā stāvoklī, nevar pateikt. Varbūt zem krusas ticis. Nezinu, bet tas uzreiz jau pasaka kaut ko vairāk. Tātad, draugi, man laikam steidzami jāpērk kaut kāda cita kamera, ko filmēt šāda veida apskatus. Jo vienkārši kamerā pārkarst.
Jā, te visi krusās asists. Jā, sapratu, kur ir prikols. Visu sapratu. Labi, ar to arī beidzam. Paldies, ka skatījāties. Cerams, ka jums kaut kas noderēja. Pagaidiet! Es ātri pastīšos pāris vinkodus, kur es teicu, ka es nevaru uzzināt informāciju. Pasīsimies pa pirmo Q5, ko mēs skatījāmies, vai es kaut kādu informāciju varu iegūt. Pirmais Q5, ko mēs skatījāmies ar nobraukumu 258,000, viņam patiesībā tā arī varētu būt, izstāst, ka nav tīts. Skatāmies otru Q5 ar 218,000. Vai mums tas nobraukums arī ir īsts? Skatāmies. Nobraukums arī izskatās īsts. Un tad pasīsimies to A4. Vai nobraukums varētu būt īsts? Es domāju, ka bez variantiem. Skatāmies. Un nobraukums arī izstās īsts. 19. gadā bija 140,000. 19. gadā bija 140,000, jā. Tātad plus mīnus izstās diezgan reāli. Ok, ar to gan mēs beidzam visu pārbaudījām, pasījāmies tā kā čau. Atzisināšu savu kameru tagad. Pagaidām tiekamies mēs vēlāk. Čau.